Bībelē ir tāda doma par to, ka visa radība ar nopūtām gaida uz pārmaiņām. Gaida uz atbrīvošanu, kad radība tiks atbrīvota. Bet, ja mēs paskatāmies apkārt, arī šeit Itālijā cilvēki ir laimīgi un neizskatās, ka mēs kā cilvēki arī gaidītu. Izskatās, ka mums viss ir kārtībā. Varbūt pat jāsaka, mēs kādreiz daudz vairāk nopūšamies par nāvi, par to, ka mums reiz ir jāatstāj šī pasaule, nekā par to, ka šī pasaule ir sabojāta. Mēs varbūt sakam vēl mazliet ļauj mums to piedzīvot, bet tāpat laikā radība ar nopūtām gaida, kad viss mainīsies uz kaut ko daudz labāku. Un tādēļ paliek jautājums, vai radība, kura nopūšās, esot šajā situācijā, nav tuvāk patiesībai nekā mēs cilvēki, kuri vēlamies šeit palikt par katru cenu. Kaut arī mums liekas, ka cilvēks ir kaut kādā ziņā viss centrā, mēs esam tik ļoti gudri un tik ļoti attīstīti. Varbūt, ka radība mums pat ir priekšā, apzinoties to, ka šim visam kādreiz ir jābeidzās. Varētu teikt tā, ka radība saka, ja ir vajadzīgas pārmaiņas, ja ir vajadzīga lielā izmaiņa, tad Dievs mēs esam gatavi jebkurā brīdī. Tā ir tā gaidīšana, kad radība ir šajā gaidīšanas posmā, ka viņi ir gatavi jebkurā brīdī šīm pārmaiņām. Un tāpat laikā mēs kā cilvēki iespējams sakam vēl nē, drusciņi vēl ļauj mums šeit padzīvot, ļauj mums šeit palikt. Un tādēļ tas jautājums mums katram, vai mēs kopā ar radību, kur ar nopūtām gaida, arī mēs varam gaidīt un ļaut Dievam šīs pārmaiņas veikt un nākt, ka mēs gribam, ka Dievs nāk un maina šo visu, vai varbūt mēs drīzāk arī kopā ar visiem laimīgajiem cilvēkiem sakam, vēl drusciņi ļauj mums šo visu pabaudīt, un mēs nemaz nesteidzamies uz nekādām pārmaiņām.